pagodināts krietnais cilvēks. Sen esmu bijis projām, tagad esmu atgriezies. Meklēju godīgs ļaudis, kam varētu palīdzēt. Tu esi labais vai sliktais? Labais. Vārds. Lāčplēsis. Gaidi. Reiz senos laikos mūsu zemē dzīvoja Lāčplēsis, kurš kopā ar naidnieku atvarā no stāva krasta krita, un tautai iestājās tumši laiki. Stāsts par Lāčplēsi pamazām pārtapa par leģendu, leģenda laika gaitā kļuva par mītu, un ļaudis pamazām aizmirsa par savu varoni Lāčplēsi. Par valdnieku tautai ar solījumiem par daudziem trekniem gadiem kļuva vīrs ar šņukuru, kurš sevi dēvē par doktoru šņukuru. Viņš kopā ar citiem tumšiem ļaudīm nolēma noslaucīt no zemes virsmas visus krietnos ļaudis. Viņš tos ir sagūstījis un tur nebrīvē dažādos valsts nostūros. Visus izņemot divus – Maiju un Antiņu, kuri pēdējie nesagūstīt vēl slapstās no vajātājiem un gaida Lāčplēša atgriešanos, lai apvienotu spēkus cīņā pret doktoru šņukuru. Kopā mēs esam stipri, pa vienam zuduši.
Tā kāds atteicis jūs ir izlīduši! Es domāju, ka ar līkām mugurām, cauriem zobiem un smerdīgām mutēm varēs uzcelt Latviju! Caune! Kas ir tas, kas liek domāt, ka tu esi piederīgs šai nometnei? Vai tas, ka tev ir atlikuši savus režīmu attiju un nospļot treniņķērbus? Vai tu domā, ka tu esi šeit tāpēc, ka kādam ir nepieciešams tavas slikās kājas un tava plakanā pēda? Vai tas, ka tev kaut kur gaida tāda paša rīža merga kā tu, kur jau ir nodrāzusies ar visiem gaujienas traktoristiem, jeb no kuriem tu tur esi? Kā sauc tavu rīžo gaujienes mauķeli? Vēlreiz Caune! Valsts vārdā atbildē! Kā sauc tavu rīžo gaujienes mauķeli? Sarmīte! Caune! Ja tu domā, ka tu esi ieradies uz gaujienes bibliotekas daļasītāju konkursu, tad rūkti maldies! Tad var nosvināt savas blondās tūķas kropsas un apjēgt, ka te nav nekāds gaujienes sūdu kultūras pasākums. Bet vieta, tu tevi drāzīs te tik ilgi, kamēr tu būsi valsts līmenī. Es te vēlreiz prasu, kā sauc tavu gaujienas mauķeli? Sarmīte! Tu, stulbais rīžais traktoris! Tev skolā nemācīja runāt ar saliktiem papildinātiem teikumiem! Vēlreiz Caune! Kas sauc tavu rīžo gaujienas mauķeli? Manu rīžo gaujienas mauķeli sauc Sarmīte! Caune! No kurienes tu īsti esi? No Taurenes. Lapuks! Viņš ir no Taurenes, bet visiem stāst, ka viņa rīžo mauķeli ir no gaujienas! Bļaģ, Raini! Es tev atļauju nolaist transparentu! Pacelt transparentu! Tu? Atainies, kas tev tā pa debilu cepuru uz tavu stulbo tukšo pauri noņemt? Kur ir tavs pilvens? Tu kaklam gribi sačakarēt skriemeļus? Nu, kurienes tu vispār esi? Tikai nesaka no Strenčiem. No Rēzeknes. Vēl viens šķangals, maitas gabals, kas jums tur pašiem savs stadionu nav? Raini! Bļaģ, komandē! Apkārt! Griezties! We'll be right back.
Izaicinu uz 1-pret-1 boksa maču. Bez ieroču. Tā skatītāji. Godīgi cīņa. Doktors Šņukurs. Man tas pats. Man arī. Te manas mājas, te nedrīkst sist! Pēkuļojošā noziedzniece un klaidone paies neīstā māsa Maija! Es jau teicu, neej ar stipru laukiet, ar bagāti tiesāties! Krimelmanis korespondents, poēts un pantodājs, rakstnieks Jānis Rainis! Alas Painis! Padodos! Runā! Es esmu gatavs spērt soli, tikai nezinu, kurā virzienā. Kad es biju jauns, es boksējos ar 39 grādu temperatūru. Tagad, kad esmu valdnieks, es slims piedalos cīņās. Tagad par to visu es samaksāju. Es negribēju pamodināt zvēru sevi, es gribēju nokaut zvēru un pamodināt sevi cilvēku. Es neko daudz labu neesmu izdarījis, bet pats galvenais, kad es arī sliktu neko neesmu izdarījis.
Tas tīplosās gripas un vīrusi un šausmīgi negribētos augstēties. Jā. Laik no laika laivinieki, braukdami pa Daugavu, pusnaktī redz divus vīrus stāvā krastā cīkstoties. Divi vīri cīnīdamies pienāk pašā krastmalā, kamēr beidzot tie no krasta ūdens dzelmē iegāžas. Un reize nāks tas brīdis, kad Lāčplēsis savu naidnieku vienu pašu lejā grūdīs noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svabada.